Ko labdien, cienījamie sporta draugi! Mēs esam Eduards Шевченко un es esmu Владимир Мараховский. Здравствуйте, дорогие друзья! Эдик Шевченко, Владимир Мараховский. Мы, собственно говоря, готовимся к открытому чемпионату Латвии по бодибилдингу. Вот. Наша совместная работа началась 1,5 года назад, и вот сейчас мы подошли к апогею нашего совместного сотрудничества, надеюсь, к промежуточному апогею. Вот. И мы сегодня вам немножечко расскажем, как мы готовимся и чего нам это стоит. Sveicināti vēlreiz, sporta draugi. Mani sauc Eduards Ševčenko. Es šogad gatavojos nākt Latvijas čempionātam un nākt pasaulē. Polijā, kas notiks, starpvalstu būs arī sacensības Lietuvā. Tas ir mans treneris Vladimirs Marachovskis. Mēs ar viņu diezgan cītīgi gada garumā esam strādājuši, lai varētu parādīt kaut kādus rezultātus sacensībās un virzīties uz priekšu. Mēs jums vēlētos parādīt, kā notiek daļa no gatavošanās procesiem treniņos un izstāstīsim sīkumos varbūt arī, kā tas viss notiek. А сейчас предлагаю перейти от слов к делу. Собственно говоря, всегда тренировку мы начинаем с разминки. Так, немножко погреться, чтобы включиться в работу. Обычно это перед силовой тренировкой мы где-то 10-15 минут делаем кардио, да? Придаемся аэробной нагрузке. Интенсивность обычная, средненькая. Вот, чисто для того, чтобы погреться. Treniņu uzsākot, mēs vienmēr sākam ar iesildīšanos. Tās ir aerobās slodes. Intensitāte ir ļoti mērena, minūtes 10-15, lai nedaudz iesildītu gan sirdi, gan arī asins cirkulāciju pa visu ķermeni. Tā kā nesanāk uzņemt daudz ogļhidrātus un cukuru, bieži vien ieklibo, teiksim, kaut kāda informācijas plūsma, ko es saņemu no cilvēkiem, no trenera, kļūstu nervos. Izskatos varbūt dusmīgs, bet neesmu. Tā kā, man galvenais svarīgākais, lai cilvēki ir saprotoši un saprot tās lietas, kas notiek gatavošanās procesā sportistiem. То есть, как правило, подготовка делится на основных две фазы. То есть это межсезонье и непосредственно подготовка к соревнованиям, так называемая сушка. Вот. Это как вот у студентов сессия. То есть пока идет год, все хорошо. Как начинается сушка, как начинается сессия, да хоть увольняйся. Очень тяжело. Нехватка глюкозы, мозги работают тяжело. То есть это примерно как мотор в машине, в котором не залили масло. Так шестеренки крутятся, но им очень тяжело. Пока межсезонье, Эдуард весел, розовощек. Когда начинается сушка, он печален и задумчив. Зато это красиво. То есть, конечно, большой массивный атлет, когда он полностью обезжирен, он выглядит как настоящая живая скульптура. Правда, этот внешний вид носит несколько декоративный характер, потому что атлет в это время полностью изнеможден. Это надо учитывать, это сегодня отразится на нашей тренировке. Никаких рекордов весовых вы сегодня не увидите, по той простой причине, что мы сейчас боимся травмировать. У нас в основном сейчас пампинг. Sportisti, teiksim, sagatavošanās process gada garumā dalās vairākās daļās. Atkarībā no tā, kādas jau dotības vai viņam kādas proporcijas tiešo, teiksim, kultūristiem ir, liekam akcentu, skatāmies, pie kā ir jāpiestrādā vairāk. Vai nu mēs audzējam muskuļu masu, spēku, gan izturību. Un pienākot tam brīdim, kad
jāsāk gatavoties gatavoties sacensībām un atbrīvoties no liekā svara, ko mēs esam uzaudzējuši starpsezonā. Sanāk ievērot daudz stingrāku režīmu uzturamu, vairāk uzturā lietojam olbaltumvielas, mazāk ogļhidrātus, izslēdzam saldumus, cukuru, cenšamies sabalansēt kaloriju daudzumu, uzņemto atkarībā no ķermeņa svara un muskuļu masas. Jābūt visam, principā, personīgi man ir vieglāk, kad man ir sastādīts grafiks, tabuliņas, es aprēķinu kaloriju daudzumus, cik es uzņemu, cik patērēju treniņā. Aerobās slodes ir obligātas. Ne tikai sagatavošanās posmā, arī starpsezonā. Šobrīd ir diezgan grūti domāt, runāt, komunicēt ar cilvēkiem, jo patiesībā galva nestrādā vienkārši. Bieži vien daudz ko aizmirsti. Man ir savs blociņš, kurā es pierakstu visus laikus. Es trenerim katru dienu pārprasu, cikos man ir treniņš, kādi man treniņi, kur man jābūt, ko mēs darām. Es domāju, es jau varētu būt tā, ka es jau viņam esmu apnicis kādā brīdī. Bet viņš man arī citreiz uzvalk, tad, kad sāk prasīt visādus jautājumus. Un, ja tas notiek ļoti ātrā tempā, es to informāciju neuzņemu. Es viņu nespēju apstrādāt ar savām smadzenēm, jo man trūkst cukurs. Jā, treniņi varētu būt nav tas smagākais. Smagākais ir tas psiholoģiskais darbs ar sevīm, ar režīmu, disciplīnu. Ir jānostāda laikam pareizie mērķi, lai viņus sasniegtu. Tā, mans treneris bieži ir dusmīgs uz manīm, kad es starpsezonā cenšos izrādīties mazliet vairāk nekā citi, ģērbjoties nedaudz. Neteiksim tā, ka nevalkot siltākas drēbes vai garām rokām. Sagatavošanās posmā, kad mēs žāvējamies, tad es viņu klausu daudz vairāk, jo es saprotu to risku, kāds var būt pēdējos 2-3 mēnešos, kad tev tauku daudzums organismā samazinās, saites savienojuma vietas kļūst vājākas, ir lielāks risks paliek traumām. Protams, mēs uzreiz samazinām arī slodzes, nestrādājam ne uz kādiem rekordiem, vairāk ir tāds uz lielu atkārtojumu skaitu vingrinājumu atkārtojumiem, daudz piegājienu, maziem svariem, tā, lai asins pieplūst muskuļu šķiedrām un lai uzlabotos reljefs. Jā, sagatavošanās posmā es viņu klausu visam, ko viņš man liek darīt. Jo no malas, lai arī pats esmu treneris, no malas vienmēr ir labāk redzams, kur ir kādas nianses, kur ir kļūdas, pie kā ir jāpiestrādā vairāk. Es domāju, kuram profesionālam sportistam ir savs treneris un ne tikai treneris. Да, tas tikai ir liels плюс. Paldies arī viņam. Ну, дорогие друзья, тренировки у нас строятся следующим образом, да. Последний уже, наверное, месяц, да, мы занимаемся чистым пампингом. То есть первичная, как у врачей, задача не навреди. То есть главное не травмироваться. Вот. Начинаем мы обычно с подтягиваний, чтобы, так сказать, задействовать максимально мышечные группы верха. А потом уйдем, сделаем сегодня грудь и бицепс. Ну что, поехали? Подтягиваемся, тянем приблизительно к низу груди, к солнечному сплетению, стремимся. У нас максимально сокращаются лопатки, максимально мы можем задействовать фактически все мышечные группы спины, да? Все мышцы спины.
Вот. Я сейчас буду говорить сбивчиво, потому что все-таки мы тут не текстуем, а тренируемся. А это порой не так просто. Parasti treniņus mēs, ja treniņš man ir kopā ar treneri, mēs principā strādājam vienlīdzīgi, daudz, smagi, neatkarīgi vai tā ir sagatavošanās posms vai starpsezona. Treneri ir saplānoti pa dienām, pa muskuļu grupām. Tad, kad es viens trenējos, man ir noteikti uzreiz nosaka, teiksim, treneris, kas man būtu jādara, kādas muskuļu grupas, pie kā likt akcentu, es daru pats. Šodien mēs uzsākām treniņu ar pievilkšanos, iesildījām locītavus gan alkoņiem, pleciem, muguru, lielās muskuļu grupas. Nākamais vingrinājums krūšu izvēršanas ar hantelēm, guļu uz soli. Tā kā sagatavošanas posmā nav svarīgs svars, mums vairāk vajadzīgs tikai muskulis atzīt ar asinīm. Būs liels atkārtojums skaits, iespējams daudz piegājieni. Un akcents šodien ir krūtis un biceps. Sagatavošanās posmā bieži vien pēdējās nedēļās treneris man ir noteicis gan 2 spēka treniņus dienā, mēdz būt, gan 2 aerobie тренинги. Перед подготовкой к соревнованиям, да, у нас начинается, еще раз повторю, чистый пампинг. Наша задача максимально растянуть, в данном случае грудь, сократить, сжать. То есть максимально накачать ее кровью. Повторений в каждом подходе у нас много, 20, 25, 30 раз. То есть наша задача пережечь максимальное количество калорий. Как раз таки все равно сейчас первичная задача избавиться от подкожного жира. Каким образом можно избавиться от подкожного жира? Это надо, чтобы существовал дефицит калорий. То есть количество потраченных калорий было больше, чем количество приобретенных калорий. То есть, простым языком говоря, надо потратить энергии больше, чем вы получили с едой. Ну, собственно говоря, этим мы сейчас и занимаемся. Чем больше становится вес, тем уже Эдуард разводит. То есть уже, когда он, допустим, начинал с 10 килограммов, это была скорее разводка. Чем будет больше вес, тем это больше будет похоже уже на жим. Потому что уже на сушке с большим весом нельзя подвергать связке предельной нагрузки. В позапрошлом году вот мы с Эдиком сошлись. Вот. Мне понравилось, что он такой человек порядка. Вот даже сейчас он ворчит, говорит: скажи мне точно, сколько подходов, сколько повторений. То есть парень может работать по плану. Для культуриста это большое дело. Потому что чаще всего многие не становятся чемпионами по той простой причине, что относятся к этому занятию с должной долей, как бы это помягче выразиться, пофигизма. Хотя я бы сказал по-другому. Вот. И поэтому не получается результата. Эдик же может работать четко по плану, может соблюдать жестко диету, может проявить характер тогда, когда это необходимо. Собственно говоря, этим, naверное, отличается хороший спортсмен от не очень хорошего. Tā. Esmu ļoti priecīgs, ka man sanāca pagājušajā gadā satikt Vladimiru Marakovski, kurš man jau pagājušajā gadā pirms sacensībām ļoti daudz palīdzēja gan no teorētiskās puses, gan no praktiskās, jā, jo treneris nevar zināt visu, bet viņam ir gan pieredze, gan vispārējos ļoti daudz, ko esmu ieguvis. To es arī redzu savos rezultātos, gan fiziskajos, gan arī psiholoģiskajos. Jā. Un sagatavošanās posmā katru dienu vienīgais treneris, vienīgais cilvēks, kuru es klausu, tas ir Marakovskis. Katru dienu es viņam atrādos gan fiziski, gan ar viņu sazinos bieži vien, kādas man sajūtas ir pēc treniņiem, pirms treniņiem, vispārējais.
Un viņš nekad nekrīt panikā. Viņam uzreiz ir viņš konkrēti redz, zina tālākās rīcības plānus, ko darīt, kas nav jādara. Jo nevienmēr viss iet gludi. Bieži vien sanāk arī kaut vai tās pašas traumas vai kaut kādas problēmas arī ar to pašu uzturu, kaloriju skaitu. Pagaidām līdz šim mēs vienmēr esam atraduši risinājumu. Paldies viņam! Vingrinājumu, ko izpildījām tikko pie augšdāma tilgalvainiem muskulim, bicepsam. Kā redzējāt, svars nebija liels, bija liels atkārtojumu skaits, apmēram 20 atkārtojumu, piegājienu skaits arī būs 8, tāpat kā krūtīm. Nevienmēr svarīgākais ir tas cipars, ja? Kāds uz tās hanteles ir un tiekties pēc tiem spēka rezultātiem, ja mēs negatavojamies kaut kādām spēka trīscīņām vai tādām lietām. Šeit ir svarīgākais, lai muskulim ir maksimāls saspringzinājums. Tāpēc arī kustības temps ir samērā vienmērīgs, lēns. Negatīvo fāzi ieteicams taisīt lēnāk nekā pozitīvo, tātad saliecam varbūt nedaudz ātrāk, iztaisnojam lēnāk, bet neiztaisnojam līdz galam, lai atkal nedaudz pasargātu sev, jo, kā teica, tagad notiek sagatavošanās posms, kad savienojuma vietas ir vājas. Ar treneri, lai iegūtu kaloriju deficītu, principā jābūt deficītā 700 kalorijām. Tātad drupi, ja vajadzētu 1 kilogramu taukus, lai sadedzinātu, ir vajadzīgs aptuveni 8000 kalorijas. Ja mēs dienā dabūjam 700 kaloriju deficītu, mēs tikai pēc 11 dienām apmēram dabūsim 1 kilogramu nost. Tīri tieši zemādas taukus plānu. Dienā sagatavošanās posmā man sanāk tagad uzņemt 4500 kalorijas. Par treniņiem tur ir niansēti, tur jāskatās gandrīz katru nedēļu atsevišķi, paiet 5 dienas, mēs skatāmies, kas notiek. Tāpēc tas, lai paliek noslēpumā. Sagatavošanās posms ir psiholoģiski smags. Īpaši tad, ja apkārtējie tuvie cilvēki nevar tevi saprast. Esmu ļoti pateicīgs savai draudzenei. Viņa man ļoti daudz palīdz, cenšas saprast mani. Tā nav pirmā reize jau, kad es gatavojos, protams, šogad, pateicoties manam trenerim Marahovskim, ir nopietnākā sagatavošanās daļa, principā, un arī pēc visiem iepriekšējiem rezultātiem visticamāk vissmagākā un arī kvalitātes ziņā vislabākā. Teiksim, interesantākais tas, kad es pie saviem vecākiem laikam neesmu bijis 3-4 mēnešus, jo pēdējos 3 mēnešus ar maniem ir vienkārši neiespējami sarunāties, jo daudz nesaprot, garastāvokļu maiņas, nervozitāte, atnākot mājās, tu esi noguris, grūti kājās nostāvēt, jo tev ir bezspēks. Un, ja tev sāk uzdot liekus jautājumus vai kaut kādu informāciju, tu nespēj nemaz atbildēt. Ar cilvēkiem sasveicinoties vienmēr pieklājības pēc, sēžot, pieceļos kājās, pasniedz roku. Šobrīd pēdējās nedēļas ir tā, ka es nevaru piecelties, sēžu un es vienkārši pasniedzu to roku. Jā, paldies tiem, kas mani saprot un atbalsta, un ceram uz labiem результатам. Обычно подготовка у культуристов складывается непросто, у хороших культуристов. Когда человек находится в состоянии такой уже жесткой сушки, у него, конечно, теряется немножечко внимание, и его подстерегает буквально опасности на каждом шагу. Готовишь еду, можешь порезаться. То есть, когда находишься за рулем, ослабевает внимание. Вот, на самом деле, Эдику уже пришлось непросто. Вот, в течение подготовки он уже ухитрился попасть в небольшую аварию, разбить машину. То есть, подготовка давалась ему, мягко говоря, непросто. Но это очень хороший признак. Чем человек себя хуже чувствует во время подготовки, тем, как правило, на финише нас ждет более хороший, яркий результат. Jā, kā jau treneris teica,
uzsākot sagatavošanās posmu, kad mēs samazinām, teiksim, ogļhidrātu daudzumu, cukuru daudzumu uzturā, mums samazinās reakcijas ātrums, palielinās uzmanība, atmiņa, teiksim, smadzenes vairs netiek barotas ar vajadzīgām lietām. Un šogad arī sanāca mazliet bēdīgi, bet tāpat visā es arī saskatīju kaut ko pozitīvu. Sanāca, jā, pie stūres kļūsti neuzmanīgāks, arī mazāk manevrēja un ēst tik strauji. Un sluškas sākumā sanāca ar mazu avāriju, bet tā bija laba zīme tam, kad sagatavošanās posms bija sācies. Tātad organisms sāk izmantot tauku rezervus, kuras man principā bija pakāpeniski jāpanāk. Ноги максимально вставил и выпрямился, прожал. Поворот направо. Хорошо. Поворот направо. Развернулся. Поворот направо. Поворот направо. И двойной бицепс спереди. Хорошо. Замечательно. Широчайший спереди. Вывернул. Хорошо. Грудь, бицепс сбоку. Хорошо. Трицепс сбоку. Хорошо. И со спины двойной бицепс. Хорошо. Широчайшие мышцы спины. Раскрыл спину. Окей. И пресс ноги. Так. Вставил, переступил. Да. И переступил обратно. Завел руки за спину. И переступил раз. Вставил максимально, выжал. И с другой. Великолепно. О! И вставил, выпрямился на ногах полностью. Выпрямился, полностью выпрямил. Вот. И вставил максимально ноги. Хорошо.